Veicināt konkurences padomes raidierakstā Neitrālas sarunas, kurā tiekamies ar pārstāvjiem no valsts iestādēm, pašvaldībām un to kapitāla sabiedrībām. Aicinām viesos arī pārstāvjus no asociācijām un nevalstiskajām organizācijām, lai kopā informētu par konkurences neutralitātes tēmu. Pavisam nesen, aprīļa sākumā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, jeb kā mums biežāk ir dzirdēts, OECD, publicēja ekonomikas pārskatu par Latviju. Lai uzzinātu padziļinātāk par OECD sniegtā pārskata saturu un par sagaidāmajām vai iespējami sagaidāmajām izmaiņām Latvijas konkurences regulējumā, aicinājām uz sarunu Kārli Piģēnu, kas ir ne tikai konkurences padomes loceklis, bet arī aktīvi darbojas OECD konkurences komitejā. Sveicināt, Kārli! Sveiki! Prieks būt podkastā. Iesākot sarunu, pirms pievēršamies OECD pārskatam, varbūt varat nedaudz ieskicēt, izstāstīt klausītājiem, kas ir OECD, kas ir konkurences komitejas birojs, ar ko tas nodarbojas, un kāds ir jūsu uzdevums šajā birojā? Pavisam īsi varbūt pašu OECD, tad viņi šobrīd veido 38 valsts. Tās ir pasaules, tātad var teikt, attīstītāko valstu klubs, kur arī Latvija kopš 2016. gada ir tiesīga būt. Un OECD tātad ir vairāk kā politikas veidotājs, kā ieteikumus veido, kā labāk uzlabot politikas valstīs, ņemot vērā labo praksi. Tātad OECD iesaistās arī gan akadēmiķi, gan valsts pārvaldes iestādes, gan arī uzņēmēji. Un tātad OECD kopumā ir ap 300 komitejām, kas nodrošina ļoti plašu jautājumu nosakšanu, gan vide, gan konkurence, protams, gan enerģētika, klimats, ļoti plašs ir šis spektrs. Un tad no šīm lielākajām komitejām ir arī biroji, kas ir mazākā sastāvā un kas veic šo administratīvo darbu, organizējot šo komiteju prioritātes, apskatus un darbu kopumā ar komiteju. Tas, ko tas mums dod, tā ir iespēja, jo mums būtu ar skaļāku balsi, jo, ja komitejā tiek pārstāvēts 38 valstis, tad jau birojā tās ir 11, un attiecīgi mums ir lielāka iespēja noteikt dienas kārtību, kā tātad šis birojs var strādāt, un kādas būtu prioritātes arī tā, lai tiktu kaut kā apskatīti jautājumi, kas interesē mūs vai mūsu reģionam, kas būtu aktuāli. Ņemot vērā, ka OECD ir no visiem kontinentiem principā iesaistītas valsts. Un tad arī attiecīgi mani pienākumi šobrīd, kopš šogad esmu ievēlēts, ir saistīti ar to, ka mēs diskutējam par šīm virzieniem, kādām nozarēm mēs runāsim un diskutēsim nākamo 2 gadu perspektīvā. Tiek plānotas arī šīs sanāksmes, fórumi, darbs ar plašāku publiku, globālie fórumi. Tāpat arī vēl šie administratīvie jautājumi. Tas tā īsumā. Tad par OECD pārskatu. Tas ir arī jūsu tāds lauciņš, kurā jūs darbojaties? No konkurences padomes, pie pēdējā pārskata es biju piesaistīts un es strādāju. Un šis pārskats ir kopumā par valsti, par Latviju. OECD pie viņa strādā aptuveni gadu. Iznāk viņš reizi 2 gados, un viņi veic šo rekomendāciju izstrādi, un viņi analizē statistikas datus, runā ar iestādēm, ar politikas plānotājiem un veidotājiem un praktiķiem, ieviesējiem kā konkurences padomu, un viņi cenšas saprast šo problemātiku, lai sasniegtu šo mērķi caur rekomendāciju ieviešanu, lai mēs būtu aizvien labklājīgāka valsts, un arī lai mūsu darbības būtu caurskatāmas, un arī, lai, piemēram, konkurences padomē būtu pietiekoši pilnvaras veicināt šo tautsaimniecības attīstību. Un pēdējā
pie pēdējā pārskata, tad arī man sanāca darboties tieši konkurences tiesību jautājumā. Un tad vai varat ieskicēt klausītājiem, kas ir tie virzieni vai jomas, kuros tad ir ieteikts veikt uzlabojumus konkurences padomē? Pēdējā pārskatā, tātad, ko prezentēja 25. aprīlī, un kur tātad rekomendācija ieviešana mēs tagad skatīsimies valstiski, tātad konkurences padomē ir 4 virzieni, kur ir šīs prioritātes tātad noteikts. Viens tas ir stiprināt konkurences padomes pilnvaras tieši šajā neutralitātes jomā, tas ir attiecībā uz tirgus izpētes veikšanām un uz to, ka pēc izpētes veikšanām šiem rezultātiem, piemēram, būtu arī saistošs spēks, ne tikai ieteikuma raksturs, tātad palielināt konkurences padomes pilnvaras. Tāpat tas arī būtu, piemēram, pie kapitāla sabiedrību iesaistes izvērtēšanas, kad valsts kapitāla sabiedrības vēlas sākt vai veids, varbūt padziļinātāk šo darbību tādos tirgos, kur jau ir kādi privātie subjekti, tad arī attiecīgi izvērtēt, vai valsts savu darbību neiejaucas pārāk cieši šajos konkurences jautājumos un šajos tirgos. Tad vēl viena rekomendācija bija stiprināt konkurences padomes tieši kā iestādes, arī pilnvaras, lai varētu uzraudzīt vēl aktīvāk šo rīcību finanšu tirgos. Tur tātad ir jāstāsta, kā tas nepārklājas ar jau šobrīd spēkā esošo regulējumu attiecībā uz pilnvarām Latvijas bankai veikt tātad šo uzraudzību. Tad arī jāvērtē, cik tālu skatītos konkurences padomu un cik tālu skatītos Latvijas banka savas kompetences jautājumos. Tad, protams, ir arī rekomendācija, ka jāturpina darbs pie konkurences padomes kapacitātes stiprināšanas, arī tas ir IT virzienās, tātad vēl aktīvāk ieviest digitālos risinājumus, darbinieku apmācību, IT nodrošinājumu, un arī lietojumu programmas. Un tad vēl 4., bet nemazāk nozīmīgākais bija ieteikums uzlabot apvienošanās regulējumu. Tā skaitā arī izvērtējot iespēju ieviest stop the clock principu, kas ir, kad pie mums vēršas arī iesniegumu un mums ir jāpieprasa kāda papildus informācija izpētes ietvaros, tad šis laika termiņš tiek apturēts, kamēr tātad mums šī otra puse atbild ar nepieciešamo informāciju. Šie virzieni ļoti daudzpusīgi, teiksim tā, bet kā jūs ieskatām, kur ir tie virzieni, kur, teiksim tā, šīs izmaiņas būtu visātrāk sagaidāmas? Varbūt ir kādas rekomendācijas, kuras mēs varētu ieviest vēlāk, vai arī kādu iemeslu dēļ neieviest? Mēs, protams, skatāmies uz šo virzienu, kad mēs visas šīs rekomendācijas gribētu un vēlētos ieviest, un mēs jau arī pie viņām kaut kādā zināmā līmenī jau šobrīd strādājam, arī jau pirms OECD, jo tās vajadzības jau ir identificētas arī no mūsu puses, bet to vēl apliecināja arī starptautiskie partneri ar savu redzējumu, ka tas virziens, ko varbūt mēs domājam, ka tas tiešām ir aktuāls, un viņi to arī ir veikuši jau rekomendāciju formā. Tas noteikti, kas būtu tālāk stiprināms, tā būtu rekomendācija uz šo neutralitātes virzienu, tātad pastiprināt tieši šīs pilnvaras, attiecīgi konkurences padomēji būt efektīvākiem un tieši ar tām darbībām, lai mēs spētu ietekmēt vairāk valsts kapitāla sabiedrību iesaisti kaut kādos tirgos un varbūt arī vērsties pret pašvaldībām, nevis tikai pret pašvaldību kapitāla sabiedrībām, bet tur tātad tas jautājums ir par šīm pilnvaru apjomu regulējumā un par to, kā tālākajā likumdošanas procesā, tātad kā ieviest šo instrumentu, lai konkurences padomē būtu efektīvāk šīs funkciju izpildes, tā varētu teikt. Un šeit, protams, kā vienmēr, jebkurā lietā ir jāatrod šis balanss, kā mēs kā konkurences padomu varam no vienas puses tātad aizsargāt
šos tirgus, šos uzņēmējus, no otras puses arī, protams, kaut kādas valsts stratēģiskos virzienus un inovācijas arī vienlaikus nenobremzēt. Tad attiecīgi ir jāatrod šis balanss un arī tad jādomā par tām tālākām perspektīvām. Tātad šī tirgus uzraudzība ir tā funkcija, kur jūs redzat, kas varētu būt vislabākais risinājums, teiksim tā, šīm te problemātikai, kas saistīts ar konkurences neutralitātes jomu. Tas būtu kā risinājums, kuru mēs ieviešot varētu sasniegt labākus rezultātus, jo jau šobrīd tās tirgus uzraudzības, kas no konkurences padomes puses tiek publicētas un paveiktas, ir ļoti detalizētas un argumentētas, bet mēs redzam, ka trūkst varbūt motivācijas otrām pusēm īstenot šīs mūsu ieteikumus un šo mūsu tirgus uzraudzību ietvaros konstatēto, un tad mēs gribētu vairāk redzēt šo saistošo elementu. Attiecīgi arī tad mūsu darbs varbūt būtu efektīvāks uz tieši šo rezultātu sasniegšanu, tieši pie tā, cik tālu tad valsts kapitāla sabiedrības un valsts kopumā iet iekšā ar regulējumu vai caur savām kapitāla sabiedrībām iekšā tātad šajos dažādos tirgos. Iepazīstoties ar šo te OECD ziņojumu pārskatu, tad man no malas izskatījās, ka konkurences neutralitāte aptver vairākas šīs jomas, gan pašu konkurences neutralitātes regulējumu, kas ir 14. pāns konkurences likumā, gan šo te valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pāntu. Un, ja nemaldos, tad tur vēl bija klāt šī te tiesības sniegt atzinums par normatīvajiem aktiem, tā kā ierosināt grozījumus. Kura no šīm jomām varbūt ir šī svarīgākā, kā ir jūsu ieskatā? Visas ir svarīgas, un pie visām mēs arī principā strādājam, un tas varētu būt kā konceptuāls risinājums virzībai tālāk, protams, ja šis gūtu atbalstu arī likumdošanas procesā, jo katrs no tiem instrumentiem ir savu piemērošanu, un katrs no viņiem ir svarīgs, un viņš, ja mēs kopumā uzlabotu katru no tiem, tad arī mūsu pilnvaras tiktu spēcināts, un mēs viņus varētu piemērot katrā attiecīgā gadījumā, kad tas būtu nepieciešams. Gan pie lietas ierosināšanas, gan pie atzinuma sniegšanas, pie normatīvajiem aktiem, gan arī tālāk varbūt nākotnē skatīties, kad mēs paši varētu jau iet ar normatīvo aktu priekšlikumiem, izlaižot varbūt kādus šobrīd birokrātiskus šķēršļus procesos. Bet tad jūs ieskatāt tie lielākie šķēršļi, lai iespējami ātri virzītos uz priekšu, kas tie varētu būt? Sadarbības partneru sapratne par to, ka šīs rekomendācijas tiešām ir nepieciešams ieviest un kā viņas palīdz stiprināt gan konkurenci, gan arī kopumā tautsēmniecību, respektīvi tālāk paskaidrot šo mūsu vīziju un arī šo OECD rekomendācijas, kā viņu ieviešana spēs nobalansēt arī šo tautsēmniecības attīstību, valsts intereses, iekšējā tirgus intereses, Eiropas regulējumu, starpvalstu tirgus regulējumu, lai būtu attīstība visās perspektīvās. Paldies. Un, kā jūs vērtējat līdzšinējo OECD lomu konkurences tiesību veidošanā Latvijā? OECD jau ir ļoti respektabla, un viņiem ir ļoti labā datu analītika, un nevelti tur ir iestājušās praktiski visas Eiropas Savienības dalībvalstis, pasaules attīstītākās G7 valstis. Arī mums valstiski bija mērķis, ka tā ir prioritāte būt šajā organizācijā, un var redzēt, ka viņi tiešām savā pētnieciskajā darbā cenšas izprast katru valsti, katras valsts nepieciešamību, un kad viņi
cenšas tātad īstenot šo mērķi, lai tātad arī ja mēs, kā dalībvalsts, mēs būtu bagātāki, arī mūsu sabiedrība būtu vairāk ieguvēji tātad no šiem politikas uzlabojumiem, no visiem, kur OECD skatās, tā skaitā arī konkurences politiku. Un tad jautājums ir par to, cik tāli viņu ieteikums tātad, varbūt uzreiz ieviešams vai varbūt neuzreiz ar kādu laiku, jo arī iestāšanās sarunas nebija uzreiz, un tad vajadzēja arī gadus, un arī tā par rekomendāciju ieviešanai ir tātad noteikti šis laiks. Bet kopumā OECD tiek augsti, viņš augsti kotējās, viņi izmanto arī investori. Protams, kad investori skatās, kādās valstīs investēt, viņi veic tātad arī šo OECD dokumentu analīzi, pētījumus. Tāpat arī mēs, kad veidojam kādas politikas vai skatāmies virzienus, kur attīstīties, arī ņemam vērā šos OECD rekomendācijas, jo viņas ir pamatā datos balstītas un nepieciešamības vai praksēs, citu valstu praksēs, jo viņi jau kā starptautiskā organizācija spēja apkopot šo labāko valstu prakses pieredzi un arī, protams, ieteikt varbūt, kurā virzienā neiet, jo viņi redz, ka citās valstīs varbūt tas nav sasniedzis to mērķi, un attiecīgi tad mēs varam varbūt tajā virzienā neiet un vairāk netērēt laiku, bet doties jau tajā virzienā, kas ir efektīvāks. Un tur ir tas OECD pienesums, ka viņi ir ļoti labi analītiķi un ka viņiem ir ļoti labi ieteikumi uz datu izmantošanu un politikas veidošanu. Jā. Šķiet, ja es nemaldos, tad arī konkurences neutralitātes regulējums, kas šobrīd ir ietverts konkurences likumā, ir principā izaudzis no OECD ieteikumiem. Jā, tas arī ilgu iekšēji diskusiju rezultātā, bet tās diskusijas pamatā arī sākās un balstījās uz OECD tātad šo skatu, ka tas ir tas virziens, kurā būtu tātad mums valstiski domājot jāstrādā un jāstiprina, lai arī nodrošinātu šo stabilu ekonomikas kopējo attīstību, jo, ja ir skaidrs, ja ir disbalans un nav šis brīvais tirgus, tad arī ekonomika kaut kādā ziņā nespēja pilnvērtīgi attīstīties, un tad mēs varbūt sākam atpalikt ekonomiski, kas nebūtu vēlams, protams. Ko lai saka, liels paldies, Kārli, par sarunai veltīto laiku. Paldies arī jums, skatītāji, un uz tikšanos nākamajā raidieraksta sērijā. Paldies!